Godātie kolēģi, šodien Rīgas domē tiek virzīts lēmums par 3. vicemēru, tāpēc, ka 4 koalīcijas partijas savu starpu ir vienojušas sadalīt portfeļus. Tas nav pilsētas vajadzībām, tas ir tikai un vienīgi par portfeļu dalīšanu. Kā mēs visi labi zinām, koalīcija Rīgas domē tā ir vienošanas, kas balstīta tikai un vienīgi uz matemātiku, un tik līdz vairākums ir nodrošināts, pārējie ir vienkārši atstumti no lēmumu pieņemšanas. Un pusēji rīdzinieku burtiski tā saucamajā paskaidrojuma rakstā šobrīd ļoti pieklājīgā un rakstīskā formā ir parādīts, formālajā valodā parādīts tāds pats žests, kuru Rosļikovs parādīja no Saeimas tribīnes. Tas ir šī brīža koalīcijas patiesais attieksmes simbols. Rīdzinieki nebija vienaldzīgi, mēs aktīvi viņus aicinājām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, cilvēki ātri reaģēja, atklāti tieši, mēs saņēmam, manuprāt, pa šīm brīvdienām ļoti daudz atsauksmes, tikai viens bija par, visi pārējie bija pret šo amatu. Ko jūs darījat ar šiem viedokļiem? Dokumentā atzīmēts, viedokļi pieņemti zināšanai, bet tajos paustais netiek ņemts vērā. Tātad 99,99% viedokļi tik izmesti miskastē, jūs to vienkārši ignorējat. Nosauciet lūdzu vārdu tam cilvēkam, kurš to izdarīja, vai tie ir vairāki cilvēki, vai tā ir visa koalīcija. Ja šis koalīcijas, ja tas ir esošas koalīcijas jauna seja un īstais sākums, vai jūs tā gribētu uzsākt savu darbību ar nicinājumu pret sabiedrību? Cilvēki rakstīja skaidri. Esmu kategoriski pret priekšlikumu izveidot 3. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Tas nav pamatots ar reālām pašvaldības vajadzībām. Šāda amata izveide kalpo tikai amatu sadalēs starp valdošas koalīcijas partneriem. Tas palielinās izdevumus, bet samazinās uzticība. Saskaņā ar publiski pieejamiem datiem 3. vicemēra birojam paredzēta 167 000 eiro gada, bišķiņ vairāk. Tajā laikā, kad runājam par taupību un prioritātiem, izglītību, drošību, demogrāfiju, jūs rādat jaunu amatu tikai tāpēc, ka vienojaties savā starpā. Tiešām pretautiska koalīcija. Tāpēc mūsu frakcija Suverēna vara apvienība Jaunlatvieši iestājas pret šī amata izveidi. Mēs iesniedzam 13 konkrētus priekšlikumus, lai uzlabotu saistošus noteikumus un padarītu Rīgas domu atbildīgāku, caurspīdīgāku un efektīvāku. Īsumā tie paredz vai nu viena vicemēra amatu apmaksātu vai nu 3 vicemērus, bet bez atalgojuma. Vienlīdzīgu deputātu sadalījumu komitejās, bērnu tiesību un ģimenes vērtību aizsardzību. Mēs iesakām atteikties no apmaksātiem vietnieku amatiem komitejās. Mēs iesakām nepieļaut vienpersonisku rīcību ar līdzekļiem bez domes saskaņojuma. Aicinām nodrošināt sabiedrības līdzdalību un iedzīvotāju uzklausīšanu, ne jau kā tagad. Sabiedriskā apspriešana, tā bija sabiedriskā apspriešana, tā bija viltus līdzdalība. Balsošanas sistēma pilnīgi necaurspīdīga. Taču viena lieta ir skaidrā. Visi rīdzinieki ir nobalsojuši pret 3. vicemēra amatu. Visi, kas ir nobalsojuši. Mums domes locekļiem būtu jāuzklausa sabiedrība, nevis jārīkojas no spēka pozīcijām. Aicinu neatbalstīt 3. vicemēra amata izveidi, vai lai visi 3 vicemēri strādā bez atalgojuma. Aicinu atbalstīt visus mūsu frakcijas 13 priekšlikumus. Tie ir godīgi, skaidri un rīdzinieku intereses. Paldies jums par uzmanību!